Paldies, ka esat ieradušies šodien uz šīm sarunām par, manuprāt, diezgan svarīgu tēmu mūsdienu pasaulē. Varbūt pat ne mūsdienu, iespējams, jau ļoti sen šī kā viņu nosaukt, kaita, teiksim tā, jā, sindroms ir pastāvējis, jā, un, diemžēl, daudziem traucē dzīvot. Tad mēs dalīsimies pieredzē, kā kuram ir gājis, kurš ir ticis galā, vai varbūt nav vēl ticis galā. Kurš sāks? Labi, es sākušu kā drosmīgais, jā? Jā. Jā, kas tad ir tā veģetāva distonija? Manā skatījumā tā ir, tā nav slimība īsti, tas ir nervu sistēmas traucējums, tāda disbalans ir radies. Kaut kādu iemeslu pēc, dažādi iemesli, tur psiholoģiski, emocionāli, kaut kādi satricinājumi, kaut kā ir pa daudz. Man patīk salīdzināt to ar krūzi, ja, kad pārlej, kad lej, un jau ir pa daudz viss. Vienkārši ir jāizlej ārā un jāsaka no jauna. Es ar viņu iepazinos 11. gadā pēc šķiršanās ar pirmo sievu. Bija tāds dziļš satricinājums, dziļā brūce, kā teikt, likos nodots un tam līdzīgi. Un vienā brīdī, Rīgā to brīdi, braucu uz Rīgu ar autobusu un stāvu autobusā un jūtu kaut kas sāk notikt. Elpa kaut kā sāk tur raustīties, drebuļi, augsti sviedri, kas te notiek, es jūtu ģipšu. Nekas tam līdzīgs dzīvē nebija bijis. Pirmajā nākamajā pieturā izkāpa ārā, gaisu ievelku, bet jūtu tas trauksmes, satraukums, neizskaidrojams tās. Uz mājām, aizskrēju mājās, apgulos gultā, kas notiek, ko darīt. Vienkārši šokā. Tā es iepazinos ar veģetīvo distoniju. Tad nākamie soļi tur bija, protams, saprast, ko darīt tālāk. Ilgi es to nespēju pieņemt. Praktiski vienam cilvēkam tikai biju izstāstījis. Viņš palīdzēja nedaudz ar padomu. Taču tas ceļš turpmākais tie 10+ gadi bija ļoti raibi. Protams, pirmais bija noliekšana, gan jau pāries. Tad nākamais bija, mēģināju arī kaut kādus antidepresantus. Nē, bet tos vieglos, kā viņi tur tie nervostrongi un kaut kas tam līdzīgs. Tagad jau reklamē kā absolūti brīnum līdzekli, bet mazais nezinu. Pat kā uzturā bagātinātājs, neesmu vairs, nezinu sastāvu, vai viņš ir tiešām tik kā teikt, nekaitīgs, jā. Es arī kaut kāds antistress tur bija, kaut ko mēģināju, taču pats galvenais mans antidepresants bija, protams, alkohols, jā. Tad gan nebija vairs problēma, tad gan bija vienkārši viss skaisti, un to dienu, divas, varbūt pat 3, kā kur reizi, tad varēja dzīvot. Un arī pēc tam tas tā interesanti, pēc tās dzeršanas vēl to dienu bija ok tīri. Un tikai pēc tam, kad laikam tā visā inde sāka iziet ārā, tad bija 3 reizes, 5 reizes vai pat 10 reizes sliktāk. Tad vispār nezināju, kā dzīvot, kā eksistēt, kā es uz darbu gāju, kā es ko darīju, es joprojām reizēm liekas nesaprotu. Kā bieži vien tur bija arī kokčiņš līdzi, jā, kaut kur noslēpts un tā, bet dzīvojos, bendēju sevi līdz kurā tas gadā bija, kad es sāku, kad līdz tam jau bija, kad slimnīcas bija jau diezgan regulāri, un pēdējā tā bija Francija, es vēl strādāju, jā, un tad mani tur atkal kārtēreiz ielika un neko nekonstaktēja, izmet ārā nākamā rītā. Es vēl viss šitāds te, man vēl jābrauc 2500 km uz Latviju, kā es tiku vēl joprojām ar brīnos, bet tiku un
Jā, tad es sāku risināt. Tas tāds stāsts par to, kā man gāja, par risināšanu varbūt tālāk. Parunāsim vēlāk. Zinu, kā Aija ir savā pieredze. Jā, klausoties tevi, sāku domāt, ka tad man tas viss sākās. Un es saprotu, ka sākās vispār man jau bērnībā. Tikai es to vispār nesaistīju. Visu laiku, kamēr man tā veģetatīvā distonija bija, es viņu nesaistīju, ka tā ir kaut kāda veģetatīvā distonija. Varbūt par viņu runāja, bet es neatceros. Bet vienkārši tāpēc, ka man tas bija jau no bērnības, es domāju, ka es vienkārši esmu ļoti slimīga. Un no bērnības man bieži smagi palika, man gura kājas, rokas, es piekususi un es uztraucos pilnīgi par visu. Un kā es uztraucos, tā man te viss savelkās vēderā un līdz ar to tas arī nesa līdzi gremošanas sistēmas problēmas. Un pieaugot, tas viss tikai pastiprinājās pamazām, bet man mamma arī diezgan slimīgs cilvēks un bija par laimi. Tagad viņa ir daudz veselāka. un tad sākumā man nebija tas tik tā drastiski. Tas tā likās un kaut kā ar ballītēm, ar kaut kā ar to visu varēja sadzīvot, līdz sāka palikt stiprāk un stiprāk. Un es jūtu, ka jau es vispār esmu tādā stresā, nepārtraukti. Man te visu laiku akmens pakrūtē, un es uztraucos pilnīgi par visu. Un tik līdz es uztraucos, tā mani visu krātā. Es pilnīgi pat pārunāt nevaru. Man nebija elpas trūkumi sākumā, bet nenormālas sirds klauves līdz tam, ka... Tā kā mana mammai hroniskā depresija, mums bija viens ģimenes ārsts, un es aizēju pie ģimenes ārsta, un viņš redz, ka man arī depresija tajā laikā bija. Es jau biju, tu esi depresīva, un izraksta man tādas pamatīgas zāles, kā mamma dzer, kura viņa... Un es tā sabijos un nomainīju ģimenes ārstu. Un es biju pie Modrītas Silaunieces. Viņa mana prāta mieram izsūtīja mani uz visām pārbaudēm par visu, ko es sūdzējos. Man ļoti sāpēja mugura. Man bija tas sirds klauves, sirds daudzīšanās un pilnīgi tā kā kūleņus meta sirds. Un tas saspringums, un jau sākās tas, ka es vairs naktī nevarēju gulēt. Aizmigt man nebija problēmas, es aizmiegu stundu. Viss augšā vairs nevar gulēt, visu nakti nevar aizmigt. No rīta, protams, biju pamostos nogurusi un nekāda. Un tāpēc mani izbaudīja visu šo ten un saka, viss ir labi, nekas nav, viss ir kārtībā. Nav nekas tāds, par ko tev būtu jādzer zāles. Pilnīgi nekas. Un tad viņi saka, varbūt pamēģināsim antidepresantus. Es tā kā biju ļoti nogurusi no tā visa un es saku, jā, labi. Un sākot lietot antidepresantus, sāku pieaugt svarā, un svars nebija tāds vienkārši, ka pieaug dažreiz tagad pēdot garšīgus pīrādziņus un bulciņus, bet tā kā uzblīdu visa tāda. Drēbes man nomainīju par 2 izmēriem lielākais kļuvu. Man bija 35 gadi, un es domāju, vienā dienā es sēdēju, nepareizāk sakot, gulēju gultā, un tas bija mans mīļākais stāvoklis, gulēt zem gultas, kas es segu pāri galvai, lai neviens mani neredz, neviens mani neaiztiek, un domāju, un kas manī vispār sagaida dzīvē? Man tikai 35 gadi. Un kā es dzīvošu? Zinot manas mammas scenāriju, saprotu, ka es tā negribu. Es gribu dzīvot pilnvērtīgi, un ka kaut kas, ko es daru, nav tā, kā būtu jādara. Kaut kas ir jāmaina. Un es vienā dienā atteicos no antidepresantiem, pilnīgi atmetu. Un tad sākās mans ceļš uz šķiršanos ar veģetatīvo distoniju. Jo es viņu izjūtu kā kaut ko, kas man ir pielipis, kas nav mans, kas nav daļa no manis, un no viņas ir jāatbrīvojas. Un, protams, ka nesākās viss ļoti labi, jo es turpināju uztraukties,
Bet es spēru dažus soļus, kas man ļāva ievilkt telpu. Tā depresantu atmešana ļāva ievilkt telpu un saprast, ko es varu pat izdarīt ar saviem spēkiem. Bet man turpinājās veselības problēmas, līdz es nonācu līdz brīdim, kad man sākās elpas trūkums, ka es nevarēju naktī gulēt uz muguras, man likās, ka man izņauts nost. Es nevarēju nesāt neko, kas ir ap kaklu, man likās, ka viņš ņauts nost, un tur ar man visu pilnīgi izbaudīja, viss saka, nē, tev viss ir labi, un tev viss ir kārtībā. Un tad es sapratu, ka tas, ko es esmu darījusi, ir par maz, ir jādara kaut kas radikālāks, kaut kas vairāk. Un tad jau man bija 45 gadi. Un tad es sāku darīt kaut ko citu. Jā, tad par to, ko darīju, tad... Jā, pēc. Jau 45, apmēram 45 gadi. Pa dienu vispār viss bija ļoti labi, nekāda problēma, bet tad, kad nāca vakars, jāiet gulēt, es saprotu, ka es nevaru aizmigt. Es nevaru aizmigt, man sākās kaut kāda domāšana, es domāju, tas noteikti lielākai daļai ir pazīstams, kad visas domas pēc kārtas, kas nāk, visas ir jāizdomā. Un bija tādas, kā arī mūsu bērniem mēdz būt problēmas, un es sāku domāt viņu problēmas. Un es nevaru aizmigt, pulkstens 1, 2, 3, un no rīta tu kaut kā tur uz rīta pusi iemiec, un no rīta piecelies, viss ir kārtībā, nav nekādu problēmu vairs. Tad līdz atkal nākošai reizei, un tā izjūta man bija, ka tūliņ kaut kas slikts būs, tūliņ kaut kas tik slikts būs, un tu nevari no tā atkritīties nost. Nevar, nav iespējams. Un jāsaka, es nesapratu, ka tas tajā laikā varētu būt kaut kāda veģetatīvā distonija. Man likās, ka tas vispār nav par mani. Kad dzīvē es varu kliegt, bļaut, bet nevis saprast, ka tā ir kaut kāda slimība vai īpašs stāvoklis, varbūt tā varētu teikt. Un tad vienā tādā naktī, pulkstens 2 vai 3, mans prāts visu laiku nesās, un ja tagad būs tur tā, ja vēl kaut kas tur notiks, tad es jau saku, Ilona, ko tu vari darīt? Ko tu te ņaudi, celies, reku mašīna tev garāžā, brauc uz Vāciju, kārto bērnam darīšanas. Un es tagad guļu un domāju, kā tagad es naktī braukšu? Kā, tev tā kā ir problēma, kur tev jāatrisina. Un tā, man liekas, ļoti lēni un pakāpeniski tas atlaidās. Es nezinu, man atkal tie jautājumi, tas bija neapzināti īstenībā. Tagad es to māku varbūt uzdot sev, kas ir tagad, kas var notikt, kas tev būs, ko tu sajūti, bet tajā laikā tāda nebija. Es nezinu, tas tāds mistiski laikam varētu teikt, nokrita kā sniegs uz galvas, ka es sev teicu, celies, ej, dari, palīdzi. Varētu vēl izskaidrot arī ar to pāraprūpi, kad kādreiz, es domāju, tas arī visiem ir pazīstams, ka jāprūpēs par visiem, par bērniem, lai viss būtu gan ēdiens, gan darbs visiem, gan visiem būtu forši ģimene, bet es to nevaru izdarīt, es varu izdarīt tikai par sevi, un ja es pati jūtu, kad es priekš sevis varu sagatavot ēst, justies labi, tad arī es redzu, ka apkārtējiem es saprotu, kā viņam var palīdzēt, vienalga vai uzdodot to jautājumu, vai vēl kaut kā savādāk. Bet, ja es pati esmu tādā spriedzē, es jau neko neredzu, es nespēju vispār saprast, kas ar mani notiek, kur vēl kādam palīdzēt. Cik vispār dzīvē ir interesanti, ka mēs varam paši sev. Bet no otras puses ir ļoti svarīgi, kad ir kāds cilvēks blakus. Vienalga, kāds tas cilvēks, kad var piezvanīt, parunāt, izstāstīt, kas ar mani notiek. Jo es jau nekad neesmu viena. Var teikt, ka Dievs ir ar mani, bet ja mēs esam divi, tad trešais Dievs arī starp mums kopā. Un tad ir kaut kāda izējas spēja kaut ko redzēt un saprast, kas ar mani notiek. Šobrīd ir labi. Man liekas, ka ir labi. Bet tas bija tāds ļoti, varbūt neliels mirklis manā dzīvē, bet īstenībā ļoti spēcīgs. Un tāds uzplaiksnījums, kas lika man saprast, ka kaut kas ir jāmaina. Un man liekas, jā, nav slikti. Es nezinu, kā ir labi. Tāds mazais īsais. Kas varbūt? Arvis varbūt. Es šeit klausoties iepriekšējos cilvēkus,
saredzēju pats arī sevi. Un tieši tā, kā Armīns teica, teiksim, kad bija tā pirmā epizode, tie bija Rīgas laiki, 91. gada rudens. Es remontēju dzīvokli un es jūtu, ka man ir tāda sajūta, ka es varu nomirt. Vienkārši nāk virsū kaut kas, un tad vēl es dzīvoju ar pirmo sievu. Un es tagad domāju, kas būs. Tas varbūt tā smieklīgi izklausās, es viņai uzrakstīju vēstulīti. Ja? Aizgāju gulēt, no rīta pamostos, viss normāli, nekas nav. Nākošā epizode bija, teiksim, tāda, kad strādāju Rīgā. Darbā pusdienas ēdam, es jūtu, man vienkārši tā kā sirds sāk kūleņot, man ir panika, un viss. Un tad jau sākās tas periods 7 gadu garumā, kad mani marinēja pa tām slimnīcām. Jā. Marinēja pa tām slimnīcām, tur bija neiroleptiķi, trankvilizatori, antidepresanti vai ne. Un tā kā cilvēks stāstīja, man bija medikaments Zalasta, ka es vienkārši 2 izmērus lielākos apģērbus vilku, un tā tālāk. Vispār es negribu. Es pat biju, teiksim, un tās psihoneiroloģiskās slimnīcas vai nekurās kā man kaut kāda lēkme uznāca, tā man uz slimnīcu, un tad tur marinē, un tad es vienkārši sapratu, ka man no tām slimnīcām jābēg projām. Es sapratu, ka jābēg projām, un mani aizved, es tur tāds, zini, kā vibrators staigāju, kā tu jūties? Es saku, man jau ir labāk, varbūt mājās var. Kā tu jūties? Es vienkārši, miglu pūtu acīs, man ir labāk, es braukšu mājās. Es aizbraucu mājās, vienkārši arī, teiksim, vai ne, un man, piemēram, varbūt nav tādas pieredzes, jo vēl joprojām, teiksim, viņa kaut kāda tur tā, kad ir pārpūle fiziska, kad ir psihoemocionālā pārpūle, tad tur kaut kā tā veģetatīvā pieklāvā vecīt, tas ir kaut ko, zini, bišķi pa daudz. Bet es saku, paldies debesīm, ka es dzīvē satiku cilvēku, kurš man tās domas pamainīja. Viņš saka, tā vecīt, tagad tu iesi uz KGB. Kognitīvu behavioroterapiju. Es aizgāju uz turieni, un tu neesi slims. Jo es jau arī to visu etapu izgāju cauri, kad man tur sirdsdarbība, man tur tas, man tur šitas, tur šņaukšanas un kaut kādas pseidopareizes un tā tālāk un tā joprojām. Un tu, vecīt, esi vesels. Ko tu te miglu pūtu acīs? Es strādā, vai ne? Un neviens jau netic, ka tas čalis, kuram toreiz bija kaut kādi 30 gadi, ka viņš ir, atbrauc man no ātrā palīdzība, man pie gultas hanteles stāv. Viņš saka, tu slims esi, tev sirdsdarbība ir ok, tu hanteles cilā, tā tālāk un tā joprojām. Un es ar lielu interesi uzklausīšu, teiksim, klātesošos, kā viņi ir tikuši vaļā, jo, teiksim, mana, teiksim, tāda, metode varbūt, teiksim, ir tāda, kad, lai kas notiek, jā, lai kas notiek, bet tu nedrīksti cilvēku nobīties. Tu nedrīksti nobīties, jo tik līdz tu nobīsties, tu palaidi to mehānismu. Un tas ir tās distonijas varā. Jo, teiksim, man ir bijis, arī, teiksim, cilvēkiem, kuriem, teiksim, varbūt ir izklausīts, kuri, teiksim, viņi domās, ka šitais čalis ir točnā nojūdzies, jā. Bet man ir bijušas, teiksim, tādas, es viņas saucu pa mazajām uzvarām. Man ir totālas bailes. Man totālas bailes palikt vienam. Es eju viens ārā, es eju kaut kur projām no mājām, kaut kur man ir punkts A, un tad es eju vienkārši tā sev. Un tad, kad es pats sevi esmu uzvarējis, tad ir vienkārši super. Un tad tā simptomātika kaut kur pabīdās malā. Bet nav jau tā atrasināts tā saknē, ja? Ja tas simptoms ir nobīdījies malā, ja? Pēc laika kaut kas cits parādās. Man bija, teiksim, arī savā laikā nakts murgi tādi, man vienkārši man es nosvīdis pieceļos augšā, gāju uz virtuvi, kaut ko ēdu, kaut ko pīpēju, kaut ko tur dzēru, kaut kādas kafijas vai ko tur, zini. Pēc tam es vienkārši tā vecīt, tu neiesi uz virtuvi, tu gulēsi. Es ieslēdzu gaismu, guļu. Man sirds daudzas, man ir bailes vienkārši, es domāju, čau, tu baltos čībiņas un viss. Un tā pamazām, vai ne, un viss, vai, teiksim, tie elpas trūkumi, kas, teiksim, arī vienkārši naktī aizēja gulēt, savu žņauts nostu. Es saku, tā vecīt.
organisms pats zinās, kā visu sakārtot. Nu, tā kaut kā, vai ne? Un brauc ar mašīnu, uznāk lēkme. Nu, vienkārši tā. Un es vienkārši saprotu to, ja es tagad piestāšos malā, viss ar mani ir cauri. Labi, es vairs tur nebraucu uz 100 km/h, es braucu 80 km/h, es braucu. Jo, teiksim, tā kā tajā KGB ir tāds uzmanības novēršanas tāds tehnika, ka, teiksim, tu vienkārši skaties, teiksim, skaiti kokus. Ej, pastaigā, jā, nevajag pultus taustīt, kokus nevis taustīt, bet skaiti kokus, jā. Cik tam mozolam ir zaru, cik tai priedē ir zaru. Tas varbūt dumi izklausās, bet tas ir tāds, vai ne? Es, nu tā kaut kā. Nu, vispār, teiksim, arī ir bijuši kaut kādi kuriozi, vai ne? Kā es, piemēram, nokļuvu tajā pašā psihiatru uzraudzībā, vai ne? Bet, nu, vienkārši, kad izmet ārā no nestuvēm, tad bišķīt uzsit asini, vai ne? Un tāpēc tam, nu tā. 90. jau bija tāda diagnoze? Nē, 90. Nebija. Vienkārši tā, ka mani pirmoreiz aizveda uz 6. slimnīcu, jā. Es tāds kā arī kā vibrators bija, man tā kā kaut kādus krampjos rāva, vai ne? Dakteri Valeskalne, viņa saka, mēs nezinām, kas ar tevi ir, bet epilepsija tev nav. Nu, un tad tur sākās visādi tur eksperimenti ar tādiem medikamentiem, ar šitādiem, ar vēl kaut kādiem, vai ne, un bijuši arī kaut kāda medikamentu nesadarība vienkārši, kad ir viss skalots no jauna ārā, vai ne, bet kā Armīns teica, kad veģetatīvā distonija kā tāda ir ļoti sen, jo kad es lasīju, nu tad vienkārši, teiksim, lasot, jā, Amerikā, kā bija pilsoņu karš, ka ziemeļi karoja pret dienvidiem, jā, tad arī cilvēkiem bija, teiksim, tādas veģetatīvās izpausmes, jā, bet viņu nosauca kā satrauktās sirds sindroms. Vai ne, un nu, tā kaut kā, nu, es lasīju kaut kādu grāmatu, es aizmirsis autoru. Es lasu pats par sevi. Jā, un paldies, ka tas cilvēks manā dzīvē satiktais. Viņš teica, vecīt, tu neesi slims. Jo man sieva ir mediķis, jā, un nu, viņai ir pavisam savādākā domāšana. Un tev ir tagad tādas tablete, iedzer savas tabletes un viss, vai ne? Bet man jau ar Armīnu gribētos arī mazliet vēlāk parunāt par elpošanu, jo arī tie elpošanas vingrinājumi bija, vai ne? Un, nu, viņi dod savu, bet, nu, lūdu jau tas man nedara, bet es esmu sasodītis slings. Darbs. Kā mēs visi. Šitiem, kas mūs klausīsies, noteikti 100%, 200% tādu ir ļoti daudz. Pat es pazīstu cilvēkus, kam ir šī novirze. Teiksim, tā novirze izklausās briesmīgi, bet, nu, diemžēl tā ir novirze tāda no nervu sistēmas disbalansē. Mums te lapiņa ir, kur ir parasimpātiskā un simpātiskā nervu sistēma. Kad vēl tā kā dramatizējot šo visu, kādas tad vēl ir lietas, ko traucē tā veģetatīvā, man vēl tas nepieminēja arī. Protams, maksimāla neiešana nekur man bija. Es varēju, ja būtu iespējams, es sēdētu mājās 24/7 vispār, pat uz veikalu neiet. Brīnumainā kārtā man izdevās uzņēmumu biznesu uztaisīt, jā, par šitiem gadiem. Kā, nu, labi, man bija kolēģis, kurš laikam paņēmā visvairāk uz sevi, un tad es vienkārši tur tāds blandījos apkārt, jā, bet tajā pašā laikā izdevās, bet arī tas varbūt palīdzēja. Man bija tāda darbs pamatā mājās, un es varēju pie tā datora sēdēt, maksimums aizskriet līdz veikalam, kaut kādi pasākumu apmeklēšana. Nu, tur uzreiz bija, atceros, Alūksnē, bijām teātrī, pa vidu, sēdi un apkārt, vienkārši pūlis vajagās, viss es tur, tūlīt pat nomiršu, uzreiz pa galam būs. Izturēju, bet, nu, ļoti, ļoti grūti, kas vēl, nav baigās mērķtiecības, protams. Nu, kāda tur mērķtiecība ir slikti? Nu, spēcīgi depresija izteikti tajā laikā.
Jā. Un depresija, jā, man arī bija depresija, protams, tas viss, ja pastaigi jūties slikti, pastaigi nevar arī izdarīt, būt labi justies, loģiski, ka depresija arī, kā mēs tur, ko es tur, nākamais upura pozīcija. Jā. Man ir viss sliktāk. Jā. Nevienam tik slikti nav kā man. Visa pasaule nesaprot to. Man ir viss sliktāk. Bet viņi reāli arī nesaprot. Viņi reāli arī nesaprot, jo man pašai bija tas moments, kad es staigāju pie doktoriem no viena pie otra uz visām pārbaudēm un visur pasaka, ka nekas nav. Un mans dzīves biedrs tajā laikā, kad viņš reāli lielām acīm uz mani skatās, ka tu esi vesela, tu gultu nevari saklāt. Kas ir? Ko tu guli visu laiku? Bet gulēšana tas bija vienīgais, ko man gribējās darīt. Vairāk neko citu. Un arī spēka reāli nekam citam nebija. Bet man gan jāsaka, jā, man arī gribējās būt mājās, bet es spiedu sevi spiešanu, reāli siešu. Jā, iedzera draudzenēm šampi, un tad jau tā iešana vieglāka paliek. Un vai vēl ko, jā, tā. Kā ir ar to, kā atzīt vispār? Vienkārši pateikt. Jo man bija ļoti to hopi uzlicis. Man nekāda tur veģetīvā nav. Tā tur sieviešu kaite viss. Nē. Varbūt tāpēc, ka es sieviete man bija vieglāk, bet man bija tik ļoti aktīvs upuris, ka es ar lielāko prieku visiem stāstīju, cik man ir slikti. Un gaidīju, kad visi mani žēlos un sapratīs. Un es varēšu mierīgi gulēt un neviens mani netraucēs. Jo viņa taču ir tik slima. Man tas tiešām arī bija, jā, kad tā uzdrošināšanās līdz tos 10 gadus zināja pusotris cilvēks, 2 varbūt, jā, un tuvākie, un kā man likās tuvākie, jā, un, jā, bet tā atbalsta, tev liekas pamāc dot man vēl, man taču tu saproti, cik ir slikti, tu nesaproti, man ir vēl sliktāk. Tas var aiziet pat līdz reālām fiziskām problēmām, vai ne? Tas var aiziet līdz tiešām, kad kaut kas notiek. Tas tā liekas interesanti, ko es arī vēl neesmu sapratis, ka no nervu, teiksim, tās disfunkcijas var rasties reāla fiziskā problēma. Un tad tas varbūt ir pat tāds kā savā ziņā tādā atrisinājums. Jā, reku, man ir tur tā, nezinu, kaut kas tur. Jo daudzi meklē, kas ir jādara. Protams, ir jāpārbauda savu ķermeni pirmām kārtām. Sirds man ar tur likā gan tur tos holterus, gan tos eho, ko tur jāņem. Nezinu, to ārstus arī steigāju. Un vienmēr ir, ka viens man pateica, man tur asins vats viens ir mazāks vai artērija, kas iet uz galvu. Un likās, jā, ir, tā nav nekāda veģetīvā, tā ir reku, man asinsvats vienkārši tur viens, viss. Un es tāds jau laimīgs gāju pie tā asinsvadu tā ķirurga, un viņš man tā paskatās, viņš tā, uz redzēšanos. Jums viss ir kārtībā. Es tā, kā kārtībā, reku, tur viens asinsvats, kas viņš teikt, puspasaulē tā ir. Bet Armīd, es tev pilnīgi piekrītu arī, teiksim, kad bija šitais, man tāds žņauds, vienkārši kaklu žņauds, vai ne, es dienu un nakti man ir žņauds, man ir grūti elpot, tā kā kāds te kādu stīpi būtu uzlicis, vai ne, un tieši tā kā Armīds saka, tagad man aizsūta pie tā endokrinologa, vai ne, un tur kaut ko atrod, kaut kādi mezgliņi tur esot, vai ne, un es tā kā, yes, man ir atrasta kaiti, man nav distonija, un tagad to izmeklējums uztais, viņš saka, bet tādiem jau dzīvo 100 gadu, jau brauc mājās atkal. Man bija tieši precīzi tāpat, jo es arī domāju, ka tas ir saistīts ar vairogu dziedzeri. Un tā, pamatīgi spēcīgi, un es arī redzu, pat izlasu, ka tur mezgliņi domā, tagad man izrakstīs zāles, un tagad es vienkārši, un būs labi. Tapsi vesela. Es tapšu vesela, kur man ir atraduši vainu, un aizēju pie ārsta, un tieši tāpat saka, nē, bet tas nav nekas tāds, ka būtu zāles jādzer, un ka tas nav nekas tāds, un es tā, ko man tagad darīt?
Bet uz ko daudzi cilvēki iekrīt tajā brīdī, kad viņiem reāli jau atrod kaut ko, ka tā tad jau tik ļoti ir samilzusi problēma. Ka ir reāla problēma radusies. Kad ir reāla problēma, man arī pašai gribējās, lai man atrod, jo tad es varētu atslābt iemeslu meklēšanā. Un daudzi cilvēki tad sāk tās zāles dzert un visu, un paraksta sev tā kā spriedumu līdz mūža galam. Es esmu slims ar šo kaiti, ko man te izrakstīja zāles, un viss, un viņi dzer, un būtībā tas ir ceļš uz nekurieni. Lai gan īstais iemesls ir pavisam cits, bet būtu svarīgi, ka cilvēki saprot, ka nav jāpaliek pie tām zālēm. Pat ja šajā brīdī ir tāda veģetatīvā distonija, labi, negribās dažiem atzīt, ka tā ir veģetatīvā, nav svarīgi. Lai ka jebkura slimība būtu, ka nepieņemt, ka tas ir spriedums uz visu mūžu. Es ticu, ka no visa var atvesļoties. Nevelti tomēr ir praksē. Ir cilvēki, kam ir vēzis 4. stadijā, viņu aizsūta mājās nomirt, un šis cilvēks man viens personīgi ir pazīstams un sveiks un vesels dzīvo. Un viņš nav vienīgais, ir citi, kurus es zinu, tie man nav personīgi pazīstami. Bet es zinu tādus gadījumus, ka jebkurā situācijā vienmēr ir izēja, vienmēr cilvēks var atvesļoties arī ar veģetatīvo distoniju, ka no viņas var atbrīvoties. Jā, es atceros arī šo momentu, kad jau es sāku interesēties, kas tas par zvēru un ko viņam darīt. Jā, tad, un tas bieži vien tā frāze bija, ka diemžēl tas ir uz mūžu. Un tas man bija tāds viss. Es pilnīgi piekrītu, man arī teica, tās jā. Un tad man bija, ko man darīt, tad es vienkārši sevi nīcināju ārā, jā. Es reāli gribēju, vienkārši pirmais bija nodzeršos līdz tam pelītēm, bet ilgāk par 5 dienām parasti nesanāca, jo man ķermenis vienkārši vairs neturēja, es nevarēju jau vairs tur, tad ar šprici būtu sev kaut kā jālai iekšā, jo vienkārši, ko lej, tas viss nāk ārā, sapratu, nesanāks nodzerties laikam, bet tāpat es mēģināju. Jo, tas bija vienīgais, kā dzīvot normāli daudz maz, vismaz, jā. Bet jā, tas spriedums, ko īstenībā daudz ārsti tā diezgan pasaka kategoriski un hop, noliek un viss, un tev uzrakstā. Bet es no savas pieredzes varu pateikt tā, ka vecāka haluma ārsti, ja tā drīkstētu teikt, viņi ir, teiksim, tik tādi, kā saka, burta kalpi vai kā, lai pasaka, ka, teiksim, tagad tev ir jādzer tāda doza, tagad tev ir šitas jādzer, tas ir tas. Es saku, bet ja es jūtos normāli, jā, kāpēc man tagad vajadzētu gāzt priekšu? Tev ir izrakstīts un tev ir jādzer, un ja tu to nedarīsi, tu pie manis vari nenāk. Toreiz es, protams, tā, klausīju, tagad es arī viņiem pateiktu, es arī vairāk pie tevis nenākšu, arī vaderči. Jo es atceros to momentu, kad precīzi nepateikšu, kad es atteicos no tranquilizatoriem. Es nekad neesmu lietojis narkotikas, jā, bet tas atcelšanas sindroms, gandrīz pa sienām gribās rāpot, jā. Un periodiski es arī domāju, teiksim, tagad, man tur daži medikamenti iet, es domāju, bet 2 dienas nedzeru, 3 dienas nelietoju. Es domāju, man viņus vispār nevajag, bet ir kaut kāda tāda programma ierakstīta vai kas, vai ne? Nē, man tomēr ir jāpaņem šitais te medikaments, vai ne? Un nezinu, bet es domāju, vajadzīga ir atpūta, sabalansēta atpūta ar patīkamām emocijām, starp patīkamiem cilvēkiem un nevar būt ne psihoemocionāla pārslodze, teiksim, distonikiem, ne arī fiziska pārslodze. Un tās ir manas domas, es nepretendēju uz kaut kādu, teiksim, tur absolūto patiesību, vai ne? Un tā kā Hundze teica, ka, teiksim, vai jālieto tie medikamenti, jo organismam jau cilvēka ķermenim ir, teiksim, pašizdziedināšanās spējas. Tāds primitīvs piemērs, tu iegriez pirkstā, jā, tu neskrien pie doktora, jā.
paņem pārsvienu un tas pirksts sazīst. Un es domāju, ka ar visu ķermeni tā ir, vai ne, varbūt tur, teiksim, kaut kādas prakses, vai tur elpošana, vai badošanos, vai vēl kaut ko, vai ne, lai tas organisms var atpūsties no kaut kādā barības gremošanas, vai vēl kaut kā, vai ne, un restartēties. Iet jaunā, teiksim, kaut ko tā, teiksim, un tās Ilona teica par tām domām, jā, nu, tas ir kaut kas stulbs vienkārši, jo tā doma iesaistās, ja? Un viņu nevar dabūt ārā. Viņa sēž un tā kā tāda muša tur riņķo, vai ne? Un tā, kad es nācu uz gongiem pie Veltes, ja? Es jautāju, saku, kā var tikt no tās domas, vai jau tie gongi baigi forši, kā no tā, baigi forši tā kā varētu pagulēt, kaut kāda stulba doma pa galvu maisās, vai ne? Nu, katrā gadījumā es esmu pateicīgs Armīnam un Veltai par šo pasākumu. Bet es zinu to, ka man vēl ir daudz jāizdara. Bet, nu, kā es jau teicu, es esmu sasodīti slims. Un es esmu pateicīgs arī tam dzīves cilvēkam, kurš man parādīja, ka var dzīvot savādāk. Ka var dzīvot bez medikamentiem, tik daudz. Ka nav, teiksim, jārina tur saujām, teiksim, tās zāles, vai ne, Viens tāds, viņš ir kanādiešu psihologs, Jordans Petersons, un viņa nostāja bija, ja ir tomēr, es esmu depresijas un tā tālāk, tomēr vajag lietot tos antidepresantus, jo kaut kā tu varēsi kustēties dzīvē. Es to viņa lekciju klausījos, es tam nepiekrītu. Un viņš pats dzīvoja uz antidepresantiem, un viņam diezgan smagi dzīvē gāja. Un vienā brīdī es pamanīju, ka viņam vairs tā kā nemana nekur vairs internetā nav, un viņš bija pazudis uz veseliem 2 gadiem. Un bija tā, ka viņam ar tiem antidepresantiem viņam tos palielināja, tikai izrakstīja to devu lielāku un lielāku. Un jau līdz tam, ka viņš vairs nevarēja ne nogulēt, ne nosēdēt, viņam miera nekur nevar, nav viņam vispār miera. Un tā, beigās viņu bērni aizveda ja nemaldos, uz Slovākiju, kur ārstēties, un tur viņam ārsti bērniem pateica, jūs viņu esat atveduši šeit, lai nomirtu. Jo, kas sāka stāstīt par tiem antidepresantiem, ka viņi ieved tādā atkarībā, ka tur tā kā no narkotikām, lai tiktu vaļā, tas efekts, kad kā viņš saucās, lai tiktu vaļā ir ļoti slikti cilvēkam. Atkarība, tā jau ir atkarība. Jā. Tauriņa efekts, kas atgriežas. Tās lomkas? Lomkas, jā. Un no tiem antidepresantiem ir tieši tas pats. Un tās lomkas ir tik trakas, jau kā cilvēks nomirst. Beigās bija tā, ka viņš tomēr tika tam visam cauri un atgriezās un sāka atkal runāt, pasniegt lekcijas. Un tur bija tā, ka viņam pilnīgi izmainījās viņa nostāja par antidepresantiem un ka viņš vispār bija pret to visu un tiešām stāstīja, ko viņi nodara cilvēkam. Arī gribu uzsvērt to, ka mēs te neviens nepretendējam uz vienīgo un patiesību. Te viss ir mūsu tikai pieredze un katram savs redzējums, kas ir izveidojies un mēs dalāmies tāpēc ar cerību, ka kādam tas var noderēt un palīdzēt. Jo man ir vienmēr palīdzējušas tieši citu cilvēku pieredzes, kad citi cilvēki dalās. Un es gribu drusciņi pastāstīt, ko tad es tagad, balstoties uz savu pieredzi, izaugsmes pieredzi, kā es redzu, kas tā distonija vispār tāda ir, kāpēc viņu. Lai gan es tagad dzirdēju, ka pat piešķir grupu. Tieši es gribēju šo teikt, jā. Tas vispār tā kā cilvēkam. Kosmos. Pilnīgs noraksta sevi. Jā, zīmogs, bet kas tad tas tāds, kāpēc viņa rodās? Jā, pareizi tu teici, ka tas no pārslodzes viens iemesls, jeb
es savā valodā teiktu no sevis nemīlēšanas. No tā, ka mēs izvēlamies citus cilvēkus pirmām kārtām. Mums ir kaut kāda, teiksim, iedots, ir enerģijas daudzums šobrīd, un varbūt tas enerģijas daudzums ir tikai tik daudz, lai aizietu pagulēt. Bet kāds mums cilvēks tur kaut ko paprasa, kaut ko uzdot. Nu kā, taču man tūs cilvēks vai kolēģis vai draugs, kā es atteikšu, kā es pateikšu, nē, es eju un daru par varītēm. Un tā notiek vienu reizi, tā notiek otru reizi, un ķermenis to visu atcerās. Ķermenis vispār ir mums super gudrs instruments, lai mēs dzīvotu veselumā un vieglumā, bet pret to, tas ir dvēseles templis, bet pret to templi arī jāizturās kā pret templi. Ja ir nogurums, ir jāiet un jāatpūšās. Ja negribās ar kādu komunicēt, tad jāpasaka, šodien es negribu sarunāties, šodien negribu komunicēt. Un iemācīties pateikt nē, un vienā brīdī ķermenim ir vienkārši pa daudz visa šitā. Kad mēs esam pārāk labi, gribam būt labi, bet tas ir saprotams, tas ir tā kā, mēs esam arī tā audzināti, ka pareizi audzināti, ka pirmām kārtām jādomā par citiem cilvēkiem, jābūt izpalīdzīgam, atbalstošam, draudzīgam, un tās programmas mums sēž, un viņas visu laiku mums tā kā indilē ķermeni. Un vienā brīdī ķermenis saka, visu šito vairs nevar izturēt. Tas kā iekšējais konflikts. Tieši tā, tas ir iekšējais konflikts, un viņš tā pamazām, kuram strauji jau tur vienkārši jau sakrājies un jau kā vulkāns. Kā manā gadījumā, man tā pamazām, un līdz arī bija vulkāns vienalga. Un ir vienkārši jāsaprot cilvēkam tajā brīdī, ka tā kā tu dzīvoji, vairs dzīvot nedrīkst. Ir jāmainās. Ir jāmaina apstākļi, ir jāmaina sava domāšana, kas nav viegli. Vispār. Attieksme, jā. Un ka tas ir tāds, tas iekšējais konflikts un jāmeklē veidi, kā šo konfliktu atrisināt. Pats interesantākais, Ilze atsūtīja video, un tur tā sieviete runāja, stāstīja par veģetīvo distoniju, krievu sievieti, un ka viņai jau 5 gados jau konstatēja, laikam, vai kaut kas tur bija pa 5 gados, tad jāsaka, kāda tad viņai bija bērnība, kad viņai jau 5 gados. Skumji, ļoti skumji tas ir. Jā. Klausoties jūs šodien, man radās priekšstats, tas tā tikai šobrīd atnāca doma, kad tā ir tāda varbūtība. Iespējams, ka šī veģetīvā distonija ir rezultāts kaut kādu vakcīnu. Arī? Kādam noteikti, tas varbūt ne visiem. Šodien man atnāca tāda doma, bet es pati esmu bijusi zināmā mērā līdzatkarīgā no cilvēka, kuram, kā šobrīd es domāju, tā ir bijusi veģetīvā distonija, un tā ir mana mamma. Un tas bija ļoti tālā bērnībā, kad mēs bijām vēl mazi bērni ģimene, un mammai parasti šīs lēkmes nāca naktī. Tad, kad organisms atpūšas, pēkšņi sāk strādāt pavisam pretējie spēki. Mēs kā mazi bērni, protams, mums bija varbūt vēl lielākā panika nekā mammai, un mēs raudām un domājam, ka mamma mirst nost. Un tas bija ļoti daudzu gadu garumā. Un cik es atceros, bija pat ātrās palīdzības gadījumi, kad atbrauca mammai, uztaisīja to primāro apskati un saka, viss ir kārtībā, iedzeriet kaut kādas tur kliņģerītes vai piparmētris, baldriānus. Un pagāja kāds laiks, un mammai nomierinājās un aizmiga, un mēs visi laimīgi, mamma dzīve veselā. Mamma pati pastāstīs, kā viņa ar to tika. Mēs pamazām nonākam arī pie svarīgākā jautājuma. Kā tik galā? Es apprecējos
ai tādu vīrietu, kurš bija, kā tu teici, Ilzita? Atkarība viņiem. Atkarība bija. Atkarība bija, bet jaunība, mīlestība, es to nesapratu. Es domāju, jādzīvai. Es visu laiku, es jau nesapratu. Es tas biju lauku bērns, vienkāršais. Un viens bērns, otrs, trešais, bet tas viss, kā jūs sakat, krājās. Cauram naktim es neguļēju, es tikai sēdēju, kā teikt, vienkārši. Viņš nepalīdza bērnu audzināt. Es viena pati pa naktim sitūs. Man maza meitene te pēdē bija, viņa vispār pa 2 stundas guļēja. Un man vajadzēja tā, naktī tā bērnu neguļējusi, ir rītā 8 jābūt darbā. Jo tā bija izdzīvošana man. Un es tā domāju, tur vēl tik traki nebija. Jau sākās vecamāja Ilzītas. Jau pēdējos gadus, tur bija 15 gadi, pēdējos 5 gadus, jo man nakti gāja liekmas, man sāks sirds drebēt, man liekas, es tūlīt miršu. Šausmīgas bailes bija, tādas bailes. Atbrauc dakteri, tur es ašprecēju, atkal mēs tā dzīvojam, un es vēl ko nesapratu. Tas, es domāju, daktera vaina. Mums ir iedzimta hipertonika. Spiediens. Un man kā cēlās spiediens, tā man saka, drebēt sirds, es tā nezināju. Tur vajadzēja uzreiz konstatēt to visu. Es uzzināju to 45 gados tikai, ka man ir spiediens, es atkarīga no spiedienā. Es domāju, ka tur ir otrādies. Veģetatīva distonija uzsita to spiedienu, un spiediens jau bija sekas. Jā, Ilze. Varbūt. Un tad es vēl 2 tādi gājieni mums bija. Vīrs pirmais nomira, pēc 3 gadiem es apprecējos ar otru vīru. Kā jūs teicat, tad viņš mani uz rokām nesā. Un man pazuda visi tie tādi, kā saka, bailes, es pat nevarēju saprast, ka es nakti guļu. Es jau tā biju pieradusi, ka es nakti neguļu. Viens, otrais, kur Ilzite teica, ka bērnu vadējas homeopatim, tāds bija Vecvagars, varbūt kaut kas dzirdēja. Pirmais homeopāts. Vecvagars. Jā, Juris, jā. Pirmais homeopāts. Jā. Un es dabūju adresi, un man iedeva, kas tur braukā, un es reizes 10-15 aizbraucu pie viņa. Man bija tāds savs veikals, mēs kā preces braucam, tā uzreiz pie viņa. Un tad viņš mūsus ārstē. Ar ko? Mēs aizbraucam, viņš tik bija mīļš, tik labs bija. Mīļā, sēsties te. Es uzreiz aizmigu. Jā, un viņš, viss labi. Tur, pusstundu kādu viņš bija tur ārstē. Ar ko? Kā es gāju projām, tabletītes iedeva. Bet kāda metode bija? Es nezinu, kā. Adatu terapija. Jā, bija adatu terapija. Tad vēl kaut kas bija, es vairs neatceros, tas bija 95. gada jau. Un tie gadi, tie 2 cilvēki mani lika uz ceļa.
Nu, конечно, вот pareizi, ka jūs sakat, līdz galam viņš nav. Piemēram, es nevaru lifta iet. Es nekad nebraucoju liftu, nebraucoju lidmašinu. Es nevaru kur saspiest. Mani uzreiz spiež zemē. Nu, вот tāda sistēma. Tagad bolje-mēņi pateicos Dievam, ka viss. Jā, spiediens ir, bet es kontrolēju visu. Bolje-mēņi normāli. Paldies visiem, ka ielūdzat. Ilga pat pieminēja tādu interesantu lietu. Ilga pat pieminēja tādu interesantu lietu, kad viņas dzīvē tur ienācis otrs īrietis, kur viņi nesā uz rokām. Un man gribās pateikt tā, ka tā interesantā dāma, kuru sauc par mīlestību, par kuru ir, teiksim, paceļ spārnos, jā, un tad tu seko viņai, un tu to distoniju vienkārši pasūti vienu māju tālāk. Viņa nekur nav palikusi, viņa jau tur kaut kur tur ķibinās ārā, vai ne? Bet tev ir tas mīlas objekts, un tu ej. Tu ej, tu dari, un tu no tā jūti, ja tu redzi, ka tam cilvēkam acīs smits prieks, tad ir tāds, pacēlums, jā, un tā ir motivācija vēl un vēl un vēl. Kaut kā tā. Tas ir pareizi. Un es tik tiešām esmu ļoti pateicīgs debesīm, ka manā dzīvē tas cilvēks ir ienācis, un kā tur bija tas teiciens? Skolotājs ierodās tad, kad māceklis ir gatavs? Cilvēkam jābūt, jā. Bet vai visi var atrast to lielo mīlestību? Iespējams. Es drusciņ gribu iestarpināt, kamēr šī tēma ir akti. Tas ir ļoti labi, ka ir blakus otrs cilvēks, bet nedrīkst visu uzmanību pavērst tikai uz to otru. Tad notiek tā, ka tā distonija vienalga visu laiku ir klātesoša. Viņa visu laiku vienalga izpaužās. Vienalga uzmanībai jābūt uz sevi. Kā es varu to mīlestību, ko es dodu tam otram cilvēkam, pagriezt arī pret sevi. Tieši tikpat daudz, un varbūt vēl drusciņ vairāk iedot vispirms sev un tad tam otram. Un tad ir iespējams no tās distonijas tikt pilnīgi vaļā. Jā, un tad runāsim jau par konkrētām lietām. Jā. Te jau izskanēja akupunktūra, homeopātija. Noteikti vēl es pastāstīšu par savām metodēm, kas man palīdzēja. Pirmais bija, man patīk to uzsvērt, to punktu, kad vispār atzīt publiski sev visiem, ka man ir. Man tas bija ļoti svarīgi. Varbūt kādam tas nav tik sarežģīti. Viņš iet un visiem izstāst. Man tas bija ļoti svarīgi atzīt, ka jā, man ir problēmas. Man ir, rupi runājot, tirsā viss. Pilnīgi. Un viss atzīt. Un mans pirmais solis bija, es ierakstīju Facebook grupā, veģetīvā distonija grupa bija Facebook, un ierakstīju tur tādu sirdi plosošu stāstu, cik man ir slikti. Un domāju, tad jau kas nam būs, nākamā rītā man tur nescik vēstules. Un es kas tad tagad būs, tad varu ar vienu acu tur bez mazai vaļā. Un lasu, un wow, un tik daudz visādu ieteikumu. Tur man ieteica elpošanu pirmo reizi, es pamēģināju, un tas bija arī pamēģinājumu, wow. Bija arī, diemžēl, cilvēki, kuri teica, tas ir uz mūžu, mēs ar vīru, viens tāds pāris, viena sieviete bija, mēs ar vīru jau cik tur 30 gadi lietojam antidepresantus, tikai tas ir vienīgā izēja. Bija, kas mēģināja iesaistīt Kristus pasaulē vai kur tur vēl, es nezinu. Bet bija arī ļoti daudz tiešām noderīgu atbalstu, padomu, un tas likās, tu no sveši cilvēki man raksta un palīdz. Un tas jau bija tāds pirmais, wow. Tas nākamais es atzinos savai tā laikā sievietei, tagadēji sievai. Viņa nemaz nezināja, ka mēs iepazināmies, jā, un viņa
viņa arī bija atbalsts. Jā, tiešām tas mīļotais cilvēks ļoti daudz ko dod. Bet, jā, kā arī ja teica, nevajag tagad, no viņa tagad pieprasīt, tu man palīdzi, jā, tagad palīdzi. Jā, viņš jebkurā gadījumā palīdzēs, ja būs patiešām dziļā cieņa un mīlestība un atbalsts. Tas ir nākamais, tad, protams, bija psihoterapija. Pirmos es tādus trakumus noņēmu, es varēju iziet ārā, es par taksistu strādāju, un mašīnas braukāju, man bija jāiet, vienkārši nebija varianti. Un tad tas man palīdzēja, tur kaut kādu gadu, divus es ar to darbojos. Bet īstenībā tikai pirmie 3 mēneši bija noderīgi, pārējais man bija tā tik pļāpāšana. Un tad es turpināju vēl, un tad es sāku iet tajās zemapziņas sesijās, regresijā, kur arī viena no pirmā skolotāja, garīguma pašizaugsmes skolotāja, man ieveda tādā stāvoklī, kad es tur gribēju būt visu laiku vienkārši. Un kaut kādas sāka parādīties atklāsmes, kāpēc tas notiek. Ka izrādās, es pat nevaru iedomāties, ka man ir pastāvīga hroniska trauksme un stress visu laiku, visu dzīvi ir bijis, kopš bērnības, jo, diemžēl, bērnībā bija apstākļi tādi, kā bija, tur bija daudz skandālu, alkoholu un vēl kaut kā. Un kopš tā brīža izrādās visu dzīvi esmu dzīvojis hroniskā stresa stāvoklī. Un es to tikai tad uzzināju un sapratu, kā ir dzīvot bez tā hroniskā stresa. Un tas bija wow. Un, jā, tad bija nākamais, protams, tā integratīva elpošana dziļi apzināta. Un jebkura cita arī gongi, arī kas vēl ir izmēģināts, pirts, jebkas, kas lika man atvērties, meklēt tos, tāds angļu vārds insights, ja, tos atklāsmes tādas. Tas ir tāpēc šitais. Es tagad izdarīju tā pret to cilvēku kaut kā nepārāk forši, es viņam tur uzbraucu virsū vai sadusmojos vai izvainojos. Tas ir tāpēc, ka tas man tur kaut kādā bērnībā kaut kas tur tika iedots, kaut kāda tā programma. Un viss tas, es pat aizmirsu par veģetīvu, es vienkārši koncentrējos uz risinājumu lietas kā detektīvs. Man tas tur jāatrisina. Brīnies, tad tagad man nepatīk tur tas cilvēks, kāpēc man viņš nepatīk, man jāatrisina tas ir. Un šito visu risinot, es vienā brīdī tā, kur ir mana veģetatīva? Un es varu iziet ārā, es varu aiziet uz pasākumu, es aizgāju uz teātri, kurš man bija sapņu moments visu dzīvi, es gribēju spēlēt uz lielās, vismaz uz šitās balvu lielās skatuvēs, varbūt ne uz pavisam lielajām, bet kas zina. Un es aizēju uz teātri, un man vairs nav lēkmi, es braucu ar mašīnu jau brīvi. Un likās pats pa sevi pārgāja. Tad, kad es rakņāju, meklēju, strādāju, analizēju, ķēru tos insightus, ļoti tāds smags darbs, jā. Tad šie bija. Cēloņi un seku likums. Jā. Tad tur bija kaut kāds aizvainojums, tur bija dusmas, tur bija bailes, tur bija kaut kas vēl, viss kopā. Sanāk mūsu tajā ķermenītī skaistajā, un mums no katras puses tur kaut ko viens tā, un tad beigās jau kuram sirds, kuram kas un viss, un savelk visu, un rodās tāda. Bet ļoti daudz taču tam netic. Jo tā necīt, tāpēc jau mēs te runājam, lai kaut kā vismaz pārliecinātu, kad tas strādā. Ka ir kaut kur sākumā punkts un ir sekas. Un tas arī ir tā formula veģetīvās distonijas, vai ne? Jā, bet jebkurā gadījumā, kāds varbūt domā, viss šīs zemapziņas, viss šitais garīgums ir tur pupamizas, jā. Ir arī psihoterapijas, ir arī tādas, vairāk, tā teikt, ne mūsdienu, kā pareizi pateikt, tādas tradicionālākas metodas, nevis tur šamanismas ar bungam. Jā, šamanismas arī bija manā dzīvē, un joprojām ir un būs. Daudz ko var darīt, bet tas, kad
ka tā ir tā psihika, traumē tā mūsu zemapziņa, kuru vajag refrešot, atjaunot. Un, kad atjaunot, tad arī problēmas pazūd. Jā, es gribu vienkārši atkārtot vēlreiz, ka šīs tikšanās galvenā vēsts ir, ka ar to var tikt galā. Ne jau, ka mēs te reklamējam, lai gan reklamējam arī to, ko mēs darām paši, bet ir kāds cilvēks, ir kāda metode, kas tieši tev palīdzēs. Galvenais noteikums ir darīt, ir rīkoties un vienalga, kas patīk, kas ne. Tik daudz visa kā ir un reāli viss arī strādā, citam nestrādā, katram ir jāatrod savs, bet tā ir galvenā vēsts, to es gribēju atgādināt. Jā, tagad klausījos gan Ilgu, gan Arvi par to cilvēku otru. Es tā nebiju pat pamanījusi, ka man arī tajā laikā, kad es sāku atvesļoties, man ienāca cilvēks manā dzīvē, kas būtībā ar mani nesāja uz rokām, un tajā viņš izdziedināja sievieti manī, un man radās spēks sākt šo sevis atveseļošanu. Tā, pa īstam. Ja, un viņš atbalstīja mani visā, ko es darīju, un manā dzīvē ienāca pirts. Vēl par garīgumu gribu piebilst, ka garīgums patiesībā nav tas, ko mums ir iestāstījuši. Kā mēs esam pieraduši to uztvert. Vieni uztver, ka garīgums ir tas, kas ir baznīcā iet. Tie, kuri iet baznīcā, tie ir garīgi cilvēki. Vēl daļa cilvēku uzskata, ka garīgi ir tie, kuri sēž meditācijā, varbūt kalna galā, alā un visu laiku skandē, un viņi ir visu laiku tik mierīgi, ka tie ir garīgie cilvēki. Bet patiesībā, kā es to esmu izjutusi, garīgs cilvēks ir jebkurš, kurš saskaņā ar sevi. Nav svarīgi, vai tu meditē, vai tu ej uz baznīcu, bet ja tu dzīvo pēc principa, kā es daru labāko, ko varu priekš sevis un priekš citiem, tad tu esi garīgs cilvēks. Un šis ir tas ceļš, kuru es eju. Es mācos mīlēt sevi un mācos mīlēt citus cilvēkus, un tas man sākās ar pirti. Vēl pie veģetatīvās distonijas izpausmēm piebildīšu, ka tie cilvēki nespēj izturēt karstumu. Es varēju izturēt 5 minūtes pirtī, un es aizgāju uz pirtu skolu, mācīties par pirtnieku. Jūs varat iedomāties? Paradoks, vai ne? Bet vienkārši es klausīju savai sirdsbalsī, man bija sajūta, ka man tur ir jāiet. Es nezināju, nekas tur notiek īsti, lai gan es gāju pirtī un zināju tik daudz, cik ikdienas cilvēki, mēs ejam pirtī, mēs nomazgājamies, pasildamies un kaut kādā fantastiskā veidā jūtamies ļoti labi pēc pirts. Un es meklēju šo foršo sajūtu un aizgāju uz pirts skolu. Un es sapratu, ka, ja es gribu strādāt ar citiem cilvēkiem, man jāsāk strādāt ar sevi galvenokārt. Jāsaprot, kāpēc es jūtos slikti, kas ir īsti, ja daktari man nevar palīdzēt, tad tajā brīdī bija pirmais solis, kad es uzņēmos atbildību par savu dzīvi. Ka es esmu, un tikai es esmu atbildīga par to, kas notiek manā dzīvē, kā es jūtos. Un kategoriski sev pateicu, ka es negribu justies tā, kā es jūtos, es vēl esmu jauna un spēcīga, un es arī esmu vesela, un es arī gribu to piedzīvot pilnīgi ar savu ķermeni un ar savu dzīvi. Un tad arī mācoties pirts skolā, es daudz braukāju uz retrītiem, uz visādiem kursiem un semināriem, kur daudz ko par sevi uzzināju. Un pamazām tās manas domas par sevi, ko es agrāk domāju, es sapratu, ka tās nav patiesība. Ka es esmu pavisam citāda nekā pieradusi biju domāt. Un pirts ļoti palīdzēja. Tas bija pirmais solis un pirmām kārtām atslābt un sākt redzēt, kā patiesībā lietas notiek, nevis tā, kā es to esmu iedomājusies, vai kā
pieradusi domāt sabiedrības vecāku skolas ietekmē un tā tālāk. Un pa ceļam bija arī man šamanisms. Un tajā brīdī es arī domāju, ka šamanisms būs vienmēr manā dzīvē. Bet es nesaku, ka tavā nebūs. Bet mēs kaut kā, ja mēs pats pirmais sākam sevi ieklausīties un nepretojamies tam, kur mūs vada, var teikt Dievs, var teikt visums, kas kuram, kā to nosauc, intuīcija, eņģeļi, ja mēs ejam mūs aizvedīs tajā vietā, tur, kur mums ir jābūt. Un mēs satiekam cilvēkus, kuri mums ir noderīgi, ka viņi kaut ko atver mūsos un izdzietina mūsos. Un jā, tā bija kādu brīdi šamanisms, jā, viņš populārs bija un arī patika tās visas dabas gari un viss, un viņi izdarīja savu dziedinājumu, paldies, un es devos tālāk. Elpošanas pie dažādiem cilvēkiem tiku elpojusi un sapratusi, ka visiem cilvēkiem pirmām kārtām jāmācās elpot. Un, lai ko teiktu tie, kuri teiks, es protu elpot, tad tev, mīļais cilvēki, 2 tik jāmācās elpot. Tad es esmu tik ļoti daudz ko darījusi, ka es visu arī nemaz neatceros, bet es pieminēšu to, kas reāli var noderēt tieši veģetatīvās distonijas gadījumā. Tātad atkāpšos vēlreiz. Pats pirmais pateikt, ka es esmu atbildīga vai atbildīgs par savu dzīvi un to, kas notiek. Iemācīties pareizi elpot, jo no saspringtā dzīves stila mēs ļoti sekli elpojam, kas visu laiku uztur simpātisko nervu sistēmu aktīvu. Un tāpēc arī ir tie visu laiku gan simptomi, gan tās lēkmes un viss kaut kas, tāpēc, ka tas ļoti saistīts ar elpošanu. Meditācijas. Un katram var būt izpratne par meditāciju sava. Ir cilvēki, kuri man saka, es nevaru nosēdēt, tas nav priekš manis. Atkal jautājums, kas ir meditācija? Meditācija var būt jebkas, ko mēs darām, pilnīgi jebkas, tas nav sēdēt lotosa pozā un mierīgi. Meditācija var būt malkas skaldīšana, var būt ēst gatavošana, var būt trauku mazgāšana, pastaiga, tās var būt dējas, ar nosacījumu, ka tava uzmanība ir tikai tajā darbībā, ko tu dari. Un nevis tu domā, ko tur tas kaimiņš man pateica, vai kā tur man bērnus pabarot, vai kā tur man rītdien taču mašīnai tehniskā beidzās. Tad tā vairs nav meditācija. Es gatavoju, mums te garšīgas vafeles, es gatavoju vafeles tā. Es ņemu olas, man vajag 3 olas, man vajag tik daudz miltus. Un es esmu pilnīgi tikai tajā procesā, tā ir mana meditācija. Viss prāts ir mierīgs, lai gan tajā brīdī es domāju, bet es esmu tajā procesā, esmu ļoti klātesoša. Ķermenis tajā brīdī gavilē, vienkārši, kad cilvēks ir tajā brīdī, ko viņš dara, ķermenis vienkārši pašdziedinās, tā kā Arvis teica, ir pilnīgi taisnība, ka ķermenis pats sevi var sadziedināt, ja viņam to atļauj. Bet ja mēs nepārtraukti prātojam, visu laiku domājam, kā citam palīdzēt, ko izdarīt, tad tas process nevar notikt. Tātad meditācijas, jebkāda veida vingrošana, vai tā ir joga, vai ciguns, vai pilates, jebkas, kas kustina ķermeni. Bet arī ar nosacījumu, ka tu esi tajā procesā. Ja tu vingro un domā, ko mājās vīram ēst uztaisīt, tad īsti labums būs, bet ne līdz galam. Šitā es pieminēšu, kad nedrīkst būt kaut kāds sparing sporta veids. Boks, futbols, basketbols, sacenšanās, jo tas provocē to nervu sistēmu, vajag uzvarēt. Stress uzreiz. Jā, vispār vēlme sacensties no dzīves jāizsvītro kā tāda. Ne tikai sporta veidā, vispār.
lai mana kūka nav labāka. Ka tik mana kūka labāka ar šo. Jā. Un ka tik man skaistāka kleita, šis viss arī uztur to simpātisko nervu sistēmu aktīvu. Tas ir par to, ka mēs nepieņemam sevi tādu, kādi mēs esam. Manā pieredzē, skatījumā, ka šī ķermeņa kustināšana, vingrošana, joga, un viņa kļūst arvien aktuālāka. Jo cilvēki tik ļoti aizraujas ar kaut ko, kas ir ārpus ķermeņa, un pazaudē saikni ar ķermeni, kas arī joprojām var uzturēt kaut kādas veselības problēmas. Skaņu terapija. Arī tas ir ļoti fantastisks instruments, man ļoti palīdzēja. Vienalga, kādi tie būtu instrumenti, ar nosacījumu, ka tas cilvēks, kurš to dara, viņš zina, ko dara. Ja? Dziedāšana. Jā, ļoti. Jā, pastaigas mēs pieminējām. Viss, kas paplašina apziņu un ļauj justies tajā brīdī. Jā, ļoti. Paldies tev, es atcerējos reizē ar atbildības uzņemšanos par savu dzīvi, ko es sāku darīt. Tas gan bija vēl tad 35 gadi, kad man bija, tad es par praksēm neko nezināju pilnīgi. Man nebija izpratnes, bet kā sevi no depresijas izvilku, es reāli gāju ārā un priecājos par visu, ko es redzu. Cik skaists zieds. Protams, ka iekšā es jutos sūdīgi, man bija slikti, bet kāds zieds skaists, un es viņu smaržoju, un es ievēlu aromaterapiju vēl vienu. Es stāstu tiešām visu, ko es esmu pati pielietojusi un kas man ir palīdzējis. Neko neizdomāju un ne no grāmatas. Bet ar to, ka es ievelku to smaržu un cik forši un svece. Paskaties. Un ka izplauks zieds. Jā, arī. Man ir otra dzīve. Jā, bet arī pumpuriņš, viņā ir tik daudz potenciāla. Viņš tūlīt būs tikpat skaists kā tas zieds. Un svece, kā degs svece. Sveces meditācija, vienkārši vai uguns meditācija, vienkārši sēdi un skaties ugunī. Un atkal to skatienu tādu, ka tu pievelcies pie tās uguns un tu nedomā neko, ļoti labi nomierina. Ka ar varu jāpievērš foršām lietām. Es te nerunāju par pozitīvo. Man jautājums tās, bet es nevaru skatīties uz jūru. Man uz vēsiem grūtums. Nevaru iedomāt, kāpēc. Visi brauksim uz jūru, peldēties. Man tas pilnīgi nevaru. Te varētu palīdzēt tas, ko Armīns teica, kaut kāds zemapziņas ceļojums, jo tur ir kaut kāds iemesls, kāpēc. Ir kaut kāda bijusi pieredze ar to ūdeni. Jūra, tikai tā redzējusi, pie jūras nekad neesmu bijusi, nebraucu. Lai gan, ka mums saka, ka mēs atnākam kā baltas lapas šajā dzīvē, tā gluži nav. Mums ir nospiedumi, ir zināma bagāža, ko mēs atnesam līdzi. Un tāpēc ir tādas lietas, par kurām mēs nezinām, kāpēc man nepatīk. Bet es ticu, ka arī bez pirts var izārstēt pilnīgi visas slimnīcas. Saprotu, bet viņš vienkārši ieteica pirti. Ejiet uz pirti, ja varat. Tur, kā saka, katrs. Jo pirti ir tā vide tāda, ka viņā ir tumšs, silts un mitrs kā mammas vēderā. Maina apziņas stāvoklī tikai tāpēc, ka tu tur atrodies. Jau ar to ir ļoti labi. Jā, un vēl no instrumentiem tas, ko es tagad apgūstu, ir ļoti, ļoti efektīvs ne tikai distonijas gadījumā, bet jebkurai mūsu saslimšanai apakšā ir kaut kāda emocija, kaut kāds moments, kas ir iekapsulējusies ķermenī, un tad viņā vai sāk apaugt un kļūt lielāka un izpaužās kā veselības jau konkrēta problēma, slimība, vai arī var izpausties kā veģetatīvā distonija. Un iedarbojoties uz trigger punktiem, var izbrīvēt to emociju, kas tur ir apakšā.
iekapsulējusies, un tās palīdz no slimības atbrīvoties, izveseļoties. Protams, ka tas nav izdarāms par vienu sesiju, jo mums ir nenormāli daudz kā aizvainojumi, dusmas un sāpes pārdzīvojumi, skumjas, kauns un vainas apziņa. Vispār cilvēki ir vienkārši kā apkrauti ar kaunu un vainas apziņu. Un, jā, to es redzu šobrīd priekš sevis kā visefektīvāko instrumentu, jo tur ir gan sarunas, tur ir meditācija un tur ir iedarbība uz ķermeni. Nu, tā apmēram. Es atkal gribu pateikt to, ka savā ziņā ir ļoti labi, ka cilvēkiem Dieviņš dod slimības, jo caur slimībām mēs atrodām ceļu pie sevis. Un brīnumi patiesībā nenotiek. Ja pats cilvēks neiesaistās tajā darbībā, uzsakot to ceļu uz sevis. Ar sevi ir ļoti daudz jāstrādā, lai atrastu atbildes, kuras mums arī ir dotas saprast caur slimību. Es arī gribētu nedaudz piebilst to, ka dažbrīd papildinot Ilzītes teikto, ka dažbrīd mēs pārāk lielu varbūt uzmanību vai lielas gaitas gaidām no blakus esošiem cilvēkiem. Tad, kad mēs visu pat atbildību uzliekam, lai mūs izveseļo kaut kas, mūs neviens nevarēs izveseļot, tikmēr mēs nebūsim paši ar sevi pastrādājuši. Jo neviens dzīves biedrs mums nevar iedot to, ko mēs jau varam iedot sev. Tas ir tāpat kā arī par sevis mīlēšanu. Tad mēs varam staigāt pa pasauli, ubagot mīlestību, samīlē mani, kāpēc tu mani nemīlē. Tas ir viss tikai tāpēc, ka nav tās mīlestības iekšienē. Un tāpēc jau arī ir tā akcenta likšana uz visu apkārtējo pasauli, bet nevis uz sevi. Tā kā noteikti viennozīmīgi tur atbildību nevar likt ne uz partneri, ne uz ārstu, ne uz vēl kaut ko, bet atbildība ir jāmeklē sevi, ir jāmeklē tieši kāpēc, tā kā arī runājāt, kāpēc tas ir noticis un ko man darīt ar to, lai es no tā tiktu vaļā. Negaidot, ka mani tagad kāds izglābs. Protams, ir ļoti jauki, ka ir kas pasniedz roku, ir ļoti jauki, kas palīdz, bet atbildība jebkurā gadījumā ir katram pašam uz sevi. Jā, un vēl viena man svarīga lieta, kas man palīdzēja, iespējams tas ir vairāk vīriešiem, kaut gan visiem, es domāju, tā ir disciplīna. Ja nav disciplīnas, tad ir kā ir. Tas pats gadījums, kad man atsūta cilvēki konkrēti informāciju, kā es varu sev palīdzēt. Tur man atsūta elpošanas vingrinājumus, augstu dušu, un es izmēģinu, un ir wow! Un ir wow! Nākamā diena ir wow, trešā. Labi, šodien nē. Nākamā diena atkal nē, tad labi, nākamā nedēļa točna. Un tad tas viss tur tā neiet kaut kā, neiet. Ir katru dienu. Vēl pēc tam reizēm dažkārt ir tā, man tas tomēr nepalīdzēja. Vai ne? Tas visbiežāk. Jā. Vai ne, man neaizgāja kaut kā. Tas nekas, kad tu pāris reizes pamēģināji, divreiz, nē, man nē. Tas nav priekš manis. Vajag lielu gribas spēku. Gribas spēks, protams. Tas ir pēdējais. Te viņi abi kopā iet. Es nelieliešos, bet man par vecāko dēlu. Viņam bija 2 insulti. Viņš gāja uz visa banka. No sākuma bija slimnīca. Bet tad viņš gāja uz, strādāja visu. Viņš teica, mamma, vai es numiršu, vai es tikšu galā. Viņš tika, jau tagad, jau tie gadi, kādi 20 gadi pagāja. Tagad pēdējā laika Islandē jau 7 gadi strādāja. Šausmīgs gribas spēks. Tur ir... Es šajā sakarā gribēju pateikt to, ka
Māja, teiksim, es jūtos nepārāk labi, māte tur pārbijusies, es saku mātei, man ar savām bailēm pašam jātiek galā. Tu tiec ar savām bailēm galā, man jātiek pašam ar savām bailēm galā. Un ej, un dari, skaldi malku, krāmē, un tā tālāk. Taču ne visiem ir viegli, kāds esot sevišķi upura pozīcijā, teiks, nu jā, tev jau ir tas gribas spēks, man te viņa nav. Un... Saprotiet, es atvainos armī, kad, kā to pateikt, tas no malas varbūt izliekās, teiksim tā, zini, es atļaušos tā pa vienkāršām pateikt, tur vajag iekšu, jā. Es neteiktu, ka es esmu kaut kāds tur, zini, baigi disciplinēts vai gribas spēks vai kas, bet vienkārši jāapzinās tas, vai no es uzvarēšu, vai no mani uzvarēs. Tieši tā. Un ja es nolaidīšu rokas, tad ir cauri. Jā, šī ir vienīgā iespēja šajā dzīvē to atrisināt, jā. Un, nu jā, ko es gribēju... Nav viegli. Tas nav viegli, jā, un ko es par šito gribēju teikt, kad jā, es jau nevarēšu, es to neizdarīšu. Tāpēc viens no iemesliem, kāpēc mēs šeit esam, jo gan Ilona ar saviem instrumentiem, gan Aija ar saviem instrumentiem, gan Ilze, gan es, gan Velta, gan arī Arvis un pārējie var kaut ko noteikti jebkurā gadījumā, pasaulē ir procentuāli ļoti daudz cilvēku, kas palīdzēs. Lai gan liekas, ka ir daudz tur briesmu ārpusē, bet procentuāli lielākā daļa cilvēku labprāt palīdzēs. Aizejot uz svešu vietu, cilvēki palīdzēs. Un arī šajā gadījumā mēs varam palīdzēt. Ja nav kādam mīļotā cilvēka, kuram uzlikt to galvu uz pleca un tur pasūdzēties vai saņemt atbalstu, tad to var dabūt pie mums. Noteikti mēs varam palīdzēt ar savu pieredzi, ar savām zināšanām, vai ne? Jā, gribu uzsvērt to. Tas ir grūti, tas prasa no sevis, Drosmi. Tas ir iespējams, to var izdarīt. Tas ir tas galvenais. Un tas nav tā, ka grūtāk ir pats pirmais, iesākt, un otrais grūtais solis ir pieturēties pie tā, ko tu dari. Ka tu esi atradis, labi, varbūt tev viena, šobrīd šitas vairs nedara, es eju pamēģinu citu. Jo mēs jau arī, mums ir vienkārši slāņu nenormāli daudz. Ir, teiksim, viens slānis, kuru aizejot pie Veltes uz kaut kādu skaņu terapiju, un tas ļoti viegli aiziet šajā brīdī. Un nākamajā reizē vajag kaut ko citu, bet varbūt, ka vajag vienkārši uz gongiem aiziet, varbūt vienkārši vajag aiziet uz individuālo terapiju pie Veltes, kas ir dziļāk, varbūt vajag aiziet uz spirti, varbūt pēc tā spirts vajag paņemt pauzi un paostīt aromātus. Un ka atrast nevis, jā, šitas man neder, vai man viena sieviete bija, man jau nevarēs nekas palīdzēt. Nevarēs. Ja cilvēkam ir tāds, nevarēs. Nekas, neviens cilvēks, neviena metode, neviena prakse nevarēs. Bet ja ir, es esmu atbildīga un es nosaku, kas man palīdzēs, kas man nepalīdzēs, tad var palīdzēt. Un noteikti vienkārši vajag darboties un darīt un uzņemties atbildību par sevi. Nereti ir tā, ka cilvēki dzīvē dara ne tās lietas, kas šajā dzīvē viņiem ir jādara. Viņi darbus dara ne tos, kas viņiem rada prieku. Un tad nereti Dieviņš sūta šīs slimības ar vienu vienīgo mērķi, lai cilvēks kaut ko pamaina savā dzīvē. Un sāk darīt tās lietas, kuras viņš sāk darīt ar lielu mīlestību un patiku. Un viss izdodas. Un ļoti iespējams, ka kādam cilvēkam nomainot savu darbu, veģetatīvā distonija pazudīs lūk šādi. Gribēju pieminēt tādu lietu, kā paši sugestīvi, kad man bija miega traucējumi. Viens čehu autors bija grāmata, laikam saucās Mēs vīrieši. Sena grāmata, tur bija teksts tieši miega traucējumiem. Un es iemācījos to pantiņu no galvas, teikt, man tur galva ir viegli, kājas ir vieglas, vai ne?
Un tā kā Armīns teica, no viena diena paiet nav nekas, otra diena paiet, trešā diena nav. Un 4. vai 5. dienā es to pantiņu līdz galam neaizskaitu, es vienkārši atslēdzu. Un tā, teiksim, tas miegs aizgāja pats kaut kā. Nu, teiksim, kaut kā tas mehānisms, es absolūti neesmu mediķis, nepāzinu, kādi tur procesi notiek, jā, bet tie procesi notiek. Un vienkārši super. Nu, kādu kopsalikumu mēs varam pateikt? Varbūt kāds vēl grib Ilona kaut ko pateikt, vismazāk runāja. Nu, kopsavilkums var būt īstenībā godīgums pret sevi. Un ir tā, kā tas ir šajā brīdī, un cik svarīgi ir saprast, kā ir bijis iepriekš, kā tu teici, pilnīgākā pakaļā, jā, vai ir kaut kas tāds, kas gribu kaut ko mainīt. Un es uztaisu pāris prakses, es sev pajautāju, kā es tagad jūtos, kaut kas ir mainījies. Saprast to atšķirību. Es sev esmu bieži jautājis, kas man ir slikti? Aiztais acis, rokas ir, kājas ir. Un tad es kaut ko varu darīt, vai ne? Tieši tik vienkārši. Uzdot sev jautājumu, jebkādu jautājumu, es gribu šodien tēju vai kafiju. Un tad izšķirties beidzot, ko tad es gribu? Vai es negribu? Ai, man neko nevajag. Man atkal neko negribās, bet tiešām, tāpat uz stolati man ir jāiet. Tieši tik vienkārši ļaut teikt sev taisnību un patiesību. Un ja es jūtu, ka man ir grūti uzdrošināties piezvanīt kādam, izstāstīt, kā es šobrīd jūtos, un otrs cilvēks galā tev pajautās, bet vai tu gribētu ar mani pastaigāt, piemēram? Vai tu saproti, kā tu jūties? Un es pēkšņi saprotu, kā es jūtos, un tas ir mans pieturas punkts, ar ko es varu sākt, varbūt. Mūsdienās pat nevajag zvanīt, var vienkārši uzrakstīt. Vai ne? Un tas ir pieejams, man nav jāgaida nedēļa, lai aiziet vēsturi. Tieši tik vienkārši. Viens knipis, jā. Un tad, kad to izdarīs, papildināšu, pēc savas pieredzes, ka to pirmo to smago solīti esi veicis, tas ir, wow, man nemaz tik traki nebija. Un jau nākamo ir daudz lielāka drosme, un nākamo daudz lielāka drosme, un tad jau aiziet, tas viss jau tādā inercē. Un es zinu, kā tas ir nostāties bailēm priekšā. Ir nenormāli bail, bet tā, kad es pasaku sev, jā, godīgums, man ir bail. Atkal dīvainākā kārtā, tu saproti, ka viss notiek. Un viss ir atkal vienkārši. Uzdrošināties, īstenībā arī vēl viens vārds, uzdrošināties, pamēģināt dažādas prakses, vairākas reizes, pie viena cilvēka, pie otra cilvēka, un saprast atšķirību sevī pašā, kas ir mainījies. Vai man ir vairāk enerģijas, vai man nav vairāk enerģijas spēka, vai es vispār gribu tikai pagulēt nedēļu, un tad es saprotu, ka man ir spēks, man ir parādījies, es varu kaut ko darīt. Man atnāk doma, ideja, bet bieži, kā saka, pieslēdzās smadzenes, prāts un saka, oi, ne, tev nesanāks, tev būs tur tas ilūzija. Mēs esam pieraduši, jo mums kādreiz, kā teica, tu nevar darīt, tu esi vēl pārāk maza, tu esi pārāk liels, tad tev nebūs tas. Bet īstenībā man ir prāts dots kam? Tā, man ir ideja, teiksim, sagatavot brokastis. Aija teica, vafeles sacept. Tā, kas man ir vajadzīgs priekš vafelēm? Olas, milti, un es daru. Un tad man ir, man tāda forša sajūta pēkšņi parādās. Bet ja es sēžu un domāju, oi, vafeles, man noteikti piedegs, man tur nesanāks. Un beigās esmu dusmīga un īkna pati uz sevis. Un tā katru dienu. Un tad man nav ne spēka, ne enerģijas vispār kaut ko darīt, un beigās man vispār ir depresija. Paldies! Vēl par to uzdrošināšanos ātri ne tikai uzdrošināties kādas praksēs iet kaut kādās, jo daudziem tas arī ir aizspriedumi, bet uzdrošināties kaut ko pamainīt. Es visu laiku ēdu vafeles no rītiem, tad es tagad ēdīšu olas varbūt. Ja? Jau kaut ko pamainīt, paskatīties, kā ķermenis reaģē, vai es tagad darīju kaut kādu tādu vingrinājumu, tagad darīšu kaut ko citu. Vai es, piemēram, gāju siltā dušā, tagad iešu augstā dušā. Ja? Kaut kādas sīkumas un pavērot. Ja? Un tad jau tas sāk. Uzdrošināties 5. jūlijā atbraukt pie Aiļas. Jā, uzdrošināties 5. jūlijā atbraukt pie manis uz Garšniekiem, kur mēs visi kopā ar kolēģiem
rīkojam veselības dienu. Vēl par ko gribu piebilst šajā sakarā, ka pašā sākumā, nevis sākumā, bet šajā brīdī ir ļoti svarīgi atzīt, ka tev viss ir kārtībā. Tu neesi nenormāls, tu neesi nepareizs vai nepareiza, vai ka tev tā veģetatīvā distonija vai jebkura slimība, tas ir kaut kas pretīgs, no kā man ir jātiek vaļā brisa un pieņem to šobrīd, tā kā Ilona teica, atzīt to stāvokli, kurā tu esi šobrīd. Šobrīd ir tā, ar mīlestību pret sevi. Es ieteiktu varbūt klātesošajiem un ne tikai arī tiem, kas mūs klausīsies, iekrist azartā to, ko dari, jo pēc tā darba, ko mēs ieguldām sevi, mums nāk liels gandarījums. Tad iekrist atkarībā un palikt uz šī gandarījuma un izveidot šo te pašdisciplīnu ar mērķi, ka pēc tam būs gandarījums. Perfekti. Kāds vēl kaut ko grib pateikt? Ilona pieminēja prātu, domāšanu. Es šeit paklausos Imranu, jā. Un man ļoti patika tas, kā viņš teica, ka teica, это наш товарищ, который нам совсем не товарищ. Mēs tādā domā, tā viņi aizbraukt, tur galīgi šķērsā, vai ne? Nu ko, tad paldies visiem. Bija ļoti noderīgi. Ceru arī vēl daudziem citiem, kas klausīsies, būs Principā, jā, arī noderīgi. Daudz runāt, vai ne? Aizvainojumu turēt un pašpārmetumus un tā tālāk. Mēs jau varam vēlreiz atkārtot, ja būs interese kādam vēl, jo noteikti, kā jau es pašā sākumā teicu, ļoti daudziem arī balvo šeit ir šī problēma.